Tuvnieku atbalstam. Pašlaik šim mērķim ir saziedoti 1,38 miljonu eiro. Vēl portālā informē, ka var vēl ziedot uzpildes stacijā Statoil un veikalu tīklā Maxima, bet pamazām šī ziedojuma vākšana tiks pārtraukta. Bet tagad gan pieslēdzamies kultūras ziņas studijai, kultūras ziņas nemainīgi arī šogad. Sveiks, Edgar, vai ieskatīsieties arī, vai kādas kultūras izmaiņas varētu būt šajā gadā? Sveiciens, Sandra. Jā, kultūras ziņās par zināmām izmaiņām būs runa. Kāda ir šā gada astroloģiskā prognoze daļajām mākslām, jums stāstīšu, iepazīstināšu arī ar milzīgās ķīniešu kino industrijas karstākajiem jaunumiem. Bet sāksim ar Šerloka Holmsa vizīti Rīgā. Sandra. Sāksim ar Holmsa vizīti Rīgā. Paldies! Turpiniet skatīties ziņas, un es jums šokar saku paldies par uzmanību. Esiet sveicināti kultūras ziņās. Jau sestdien Vecrīgā pulcēsies Šerloki Holmsi, doktori Vatsoni, inspektori Lestrēdi un citi Artūra Konana Doila leģendārā detektīva romāna varoņi. Holmsam šogad 160 gadu jubileja. Par godu šai jubilejai Rīgā notiks virkne pasākumu, kā arī Šerloka Holmsa filmu festivāls. Rīgas ielās nesteidzīgi pastaigājas Viktorijas laikmeta dāmas un kungi. Bet turisti, kas skatījušies Igora Masļeņikovu Rīgā filmēto filmu par Šerloku Holmsu, ar sajūsmu bildējas Vecrīgas ielās, jo tā taču ir Londona. Sestdien, kad svinēsim Holmsa jubileju, tiks izvēlēts labākais Holmss un citi varoņi, būs svētku koncerts un tematiskas atrakcijas. Bet viens no galvenajiem pasākumiem notiks kinoteātrī Kā suns. Tā būs dažādu valstu Holmsa filmu retrospekcija. Kas ir interesanti, ka mēs vienkārši parādīsim to tēlu, kurš ekranizēts vairāk nekā 200 reizes, un cilvēkam būs iespēja paskatīties dažādos izmeklējumus un dažādos tēlus. Jo Šerloks Holms tas gan varbūt brītu, gan amerikāņu, gan arī krievu. Festivālā tiks izrādīts 7 populārākās Konana Doila romāna ekranizācijas. Atklāšanā Igora Masļeņikova Holmss, kuru īpaši festivālam demonstrēs no 35 mm kinolentes. Savukārt vakar televīzijas kanāls BBC sāk izrādīt jau kulta seriālu Šerloks 3. sezonu. Kā liecina statistika, pirmo sēriju noskatījušies 9,2 miljonu skatītāju. Tātad Holmss joprojām ir modē. Jānis Lācis, Rihards Smelters, Latvijas televīzija. Holmss modē, bet Rīga tātad ne tikai mazā Parīze, bet arī mazā Londona. Savukārt 2014. Latvijas kultūrā būs vērienīgu kultūras projektu gads. Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, vasaru izdaiļos dažādi mūzikas un mākslas festivāli, tiks atklāta Gaismas pils. Vai visi plāni izdosies? Kazi, uzzināsim tikai gada nogalē, bet tūdaļ ielūkosimies nākotnē, un mums palīdzēs cilvēki, kuri to dara profesionāli un teju katru dienu. Turpina Jānis Lācis.